20. gadsimta pašā sākumā, kad tā opera tika uzrakstīta, taču sižets bija ārkārtīgi simboliski precīzi. Tagad ar laika distanci mēs varam pateikt, jo tas, ka figurāli izsakoties rietumu civilizācija nogriež galvu kristietības vēstnesim, jā, tas ir pilnīgi precīzi simbols, kā rietumu civilizācija arī attīstījās visu 20. gadsimtu un tālāk. Ka rietumu civilizācija izdomāja dzīvot tālāk bez kristietības. Okay. Šodien, kad mēs jau kādu laiku kuļamies mūsu civilizācija bez jebkādiem, var sakot, tā var teikt, kaut kādiem vertikālām kaut kādām tādām dimensijām, tad, protams, prasās kaut kāds savādāks. Bet jāsaka arī, ka es neko baigi tā kā neizdomāju. Man bija tā, sākumā gan es centos visu kaut ko izdomāt, man bija padomā visādi citādas interpretācijas. Un tad jau kādā dienā es vienkārši sapratu, ka tas viss nedara, un man kaut kā uzreiz bija skaidrs, kā tam ir jābūt. Un tā, ka tas nāca, kā saka, dziļi no iekšām, var tā teikt. Un es pat tagad gribētu teikt, pirmizrādes dienā, ka nav man bijusi neviena opera, kur kaut kā, par kuras varētu teikt, tā ir tik personiska un tik adekvāti, tā kā mana paša sajūtas un domas atspoguļot, jo visas pārējās operas, ko es savā mūžā taisījis, visur pasaulē riņķī apkārt, tie tomēr ir bijuši tādi estētiski vingrinājumi ar kaut kādu distancētību. Šoreiz šajā Salomē tiešām kaut kā tā sanācis, ka te ir ļoti daudz no tā, ko es pats domāju par pasauli tagad, par ticību, par reliģiskiem jautājumiem, par ideoloģiskiem jautājumiem. Viss, protams, vienā putrā, bet tā opera ir. Tā ir tāda viena pilnīgi putrē. Tas, protams, ir tāds vēsturiski unikāls fenomens, ja, ka šai mazajā valstī, Izrēlā, kas starp citu 4 reizes mazāk par Latviju, ka viņa vēsturiski arī bijusi tāds kritiskais punkts visai, ne tikai rietumu, bet visām civilizācijām. Viņas visas tur ir satikušās. Vēsturiski man viens draugs ir, labi, ne draugs, bet tāds labs paziņa, Izrēlā vēsturnieks, un viņš man vienreiz ļoti populāri izstāstīja, kāpēc tieši Jeruzālem kļuva par to kritisko punktu visai cilvēcei. Jo tā bija tā šaurā vietiņa, kur satikās tirgotāji no Āfrikas, kas nāca uz Eiropu uz augšanu. Un pat līdz šai dienai, jā, visi tur ir sapinušies galīgi. Tā ka, kā zināms, Salomas vectēvs arī bija tas vecais lielais Herods, kas šo mūru uzbūvēja bez savu priekšnieku imperatoru atļaujas, ko bija interesanti uzzināt. Un ka tas mūrs joprojām stāv. Jā, ja man ar kādu tā kā pašam būtu jāidentificējas šajā stāstā, šajā sižetā, tad es laikam vienkārši gribētu būt viens no tiem hasīdiem vai turistiem, kas stāv visu laiku pie tās sienas un nemaz ar muguru pret sižetu, un kurš īstenībā vienkārši lūdz Dievu, lai vienkārši tas viss kaut kā labi beidzās. Tā.